Šajā grāmatā katrs stāstot un Lenvijai Sīlei palīdzot veidot stāstu par katru personību, izveidosies, zinām, kopaina, bet nevis tikai vienkārši, bet arī kontrastaina kopaina par to, kāds laiks bija, kad studēja, un kā laiks iegrieza katru likteni, ja tajā virzienā, kurā viņš līdz šai dienai ir darbojies un darbojās. Man bija ļoti svarīgi tas domāšanas veids, tā psiholoģija tajās intervijās, kā tas viss, kā teātris iespaido cilvēku, kā personību, kā veidojas un kāds katram ir domāšanas veids, un tie domāšanas veidi ir tik dažādi, ka tiešām no 6. studijas varētu savākt visu veselu trupu. Viņi bija tādi talantīgi un varoši jaunieši. Un man prieks, ka Lenvija Sīle ir uzņēmusies ļoti smagu pienākumu. Es viņu apbrīnoju. Kā to ir iespējams izdarīt, nointervēt visus, nu gandrīz visus, objektīvu apstākļu dēļ 2 nav intervēti, bet par viņiem Lenvija pati ir uzrakstījusi. Nointervēt 12 no šīs studijas 14 audzēkņiem, un ne jau tikai nointervēt, nu, kā tev klājas un ko tu dari un kā vispār rit tava dzīve, bet ļoti dziļi ietiecoties iekšā teātra darbības, nu, aktieru darbības teorētiskajos aspektos.